Esiet sveicināti! Mēs turpinām kopā ar jums lasīt Bhagavad Gītu. 1. nodaļa. Bišmas, Dronas un visu citu pasaules valdnieku priekšā Dievs kungs sacīja: Partha, palūkojies uz visiem kuru, kas te sanākuši. Arjuna abu pušu karaspēkos ieraudzīja tēvus, vectēvus, skolotājus, mātes brāļus, brāļus, dēlus, mazdēlus, draugus, arī sievas tēvus un labēļus. Kad Kuntī dēls Arjuna redzēja visus šos radus un draugus, viņu pārņēma līdzjūtība un viņš teica. Arjuna sacīja: Dārgais Krišna, redzot savā priekšā cīņas augstošos draugus un tuviniekus, es jūtu, ka mani locekļi trīc un mute kļūst sausa. Viss mans ķermenis treb un mati saceļas stāvus. Logs gan dieva krīt ārā no rokām un āda kvēlo. Es vairs nevaru nostāvēt. Es aizmirstos un prāts mans mūst. Ak, Krišna, Kēšī demonu uzvarētāji, es paredzu vienīgas nelaimes. Es neredzu nekāda labuma no savu tuvinieku nogalināšanas šajā kaujā. Dārgais Krišna, es neaugstu ne uzvaras, ne karaļvalsts, ne laimes. Šeit Šrila Prabhupāda komentāros saka: ja saistītā dvēsele nezina, ka viņas īstenais pašlabums ir Višnu, jeb Krišna, tad viņa pieķeras ķermeniskām attiecībām un cer, ka tās atnesīs laimi. Ar šādu neziņas pilnu dzīves izpratni dvēsele aizmirst pat materiālās laimes cēloņus. Šķiet, kad Arjuna bija aizmirsts arī kšatrija morāli, ir teikts, ka pēc nāves uz ārkārtīgi spēcīgo un mircošo sauli var aiziet divu veidu cilvēki. Kšatrija, kas nomirst kaujas laukā, tieši pildot Krišnas pavēles, un cilvēki atsacīšanās dzīves kārtā, kuri pilnīgi veltījuši sevi garīgajai attīstībai. Arjuna negribēja nogalināt savus ienaidniekus, nemaz jau nerunājot par radiem. Viņš domāja, ka radinieku nogalināšana nenesīs nekādu laimi, tāpēc nevēlējās cīnīties gluži tāpat, kā paēdis cilvēks nevēlas gatavot ēdienu. Arjuna bija zaudējis visas cerības un nolēma doties mežā, lai kļūtu par vienturnieku. Taču viņš bija kšatrijs, tāpēc, lai dzīvotu, viņam vajadzēja valsts. Kšatrija nevar nodarboties ar kaut ko citu. Arjunam nebija valsts. Vienīgā iespēja to iegūt bija cīņa ar brāļiem un brālēniem, no tēva mantotās valsts atkarošana, bet to Arjuna negribēja darīt. Tāpēc viņš domāja, ka labāk ir atmest visas cerības, iet mežā un kļūt par vienturnieku. Pievērsiet uzmanību, kā pieķeršanās savai laimes izpratnei, pieķeršanās radiniekiem, pieķeršanās saviem priekšstatiem par to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, atņem mums spēkus. Pat Arjuna, tāds dižens karotājs, sakoncentrējies uz šīm lietām, kļūst vājš, neskatoties to, ka viņa priekšā stāv viņa labākais draugs Krišna, Dieva augstākā personība. Arjuna turpina: Ak, Govinda, ko gan man dos valsts, laime un pat dzīvība, ja tie, kuru dēļ mēs varētu tās vēlēties, tagad stāv kaujas laukā? Ak, Madhusudana, manā priekšā stāv skolotāji, tēvi, dēli, vectēvi, mātes brāļi, sievas tēvi, mazdēli, svaiņi un citi tuvinieki, kas ir gatavi atdot dzīvību un bagātību. Es negribu nogalināt viņus, kaut arī viņi var nogalināt mani. Ak, visu dzīvo būt uzvarētāji, es negribētu cīnīties ar viņiem, pat tad, ja saņem par to visas 3 pasaules, nemaz jau nerunājot par šo zemi. Kāds prieks gan tiks mums, ja nogalināsim Drishtarashtas dēlus? Un atkal Arjuna runā par savu prieku. Pantā aprakstītajā Arjunas dabiskajā līdzjūtībā, paskaidro Šrila Prabhupāda komentāros, daļēļ atklājas tas, cik ļoti viņš bija pieķēries ģimenei un radiem, tādēļ Arjuna nav gatavs cīnīties. Ik viens vēlas savas bagātības parādīt radiem un draugiem, un Arjuna baidās, ka visi viņa radi un draugi kaujas laukā tiks nogalināti, un pēc uzvaras viņam vairs nebūs ar ko dalīties bagātībās. Tā mēdz spriest materiālajā dzīvē. Taču pārpasaulīgā dzīvē ir citādi. Bhakta vēlas apmierināt Dieva kunga vēlmes, un ja Dievs kungs gribēs, tad Bhakta, lai kalpotu Dievam kungam, pieņems jebkuras bagātības. Bet ja Dievs kungs negribēs, tad viņš nepieņems negrasi. Arjuna negribēja nogalināt savus radiniekus. Un ja arī būtu kāda vajadzība tos nogalināt, tad Arjuna vēlējās
lai to izdara Krišna pats. Mēs kritīsim grēkā, ja nogalināsim tos, kas mūs apdraud. Tādēļ mums neklājas nogalināt Drihtarashtas dēlus un mūsu draugus. Ak, Krišna, laimes sievietes vīrs, ko gan mēs gūsim un kā būsim laimīgi, ja nokausim savus tuviniekus? Un tagad Arjuna sāk runāt par to, ka tas ir grēks. Šila Prabhupāda komentāros paskaidro. Vēdās norādīts, ka ir 6 veidu uzbrucēji – indētāji, māju dedzinātāji, uzbrucēji ar nāvējošiem ieročiem, laupītāji, zemes atņēmēji un sievu laupītāji. Šādi uzbrucēji nekavējoties jānogalina, un tas nav nekāds grēks. Un jūs atceraties, ka Duryodhana izdarīja visus šos noziegumus, bet Arjuna turpina. Ak, Janardana, tie alkatības pārņemtām sirdīm neredz grēka dzimtas iznīcināšanā un naidā ar draugiem. Kādēļ mums, kas redz ģimenes sagraušanas grēku, jāpiedalās šajos grēka darbos? Ja dzimta iet bojā, tad izzūd mūžsenas ģimenes paražas, un pārējie ģimenes locekļi kļūst bezdievīgi. Un tā ir taisnība. Mēs ar jums redzam, ka tagad ir pārkāptas, gandrīz iznīcinātas mūžīgās ģimenes vērtības, un ģimenes locekļi aizmirst reliģijas likumus. Tātad Arjuna runā absolūti pareizas lietas. Taču Dieva augstākā personība viņu uzmanīgi klausās un saprot, ka Arjuna tagad vada pasaulīgas, laicīgas vērtības. Krišna to redz, bet Arjuna turpina sniegt savus argumentus. Argumentu pēc argumenta. Ak, Krišna, kad ģimenē valda bezdievība, tad sievietes kļūst netiklas. Krišna ir pēcteci. Ja izvirst sievietes, rodas negribēti pēcnācēji. Un arī to mēs ar jums redzam tagad. Sievietes ar zemu morāli un nevēlami pēcnācēji, bērni, kuri nav spējīgi koncentrēties uz neko, jo ir piedzimuši kā vecāku iekāras rezultāts. Tādus bērnus speciāli neaicina, negaida ģimenē, negatavojas viņu atnākšanai. Viņi ir vienkārši blakus rezultāts. Negribētu pēcnācēji pārvērš dzīvi par elli, gan pašai ģimenē, gan arī ģimenes tradīciju iznīcinātājiem. Šādu samētātu ģimeņu senči krīt, jo tiem vairs netiek iedots ne ēdiens, ne ūdens. Ģimenes tradīciju grāvēju grēks rada negribētus pēcnācējus un izposta mūžsenos sabiedrības un ģimenes labklājības pamatus. Un mēs arī jums arī to redzam. Ak, Krišna, cilvēces uzvarētāji, no mācekļu pēcsacības locekļiem esmu dzirdējis, ka cilvēki, kas neievēro ģimenes tradīcijas, uz visiem laikiem nonāk ellē. Cik dīvaini, ka mēs gribam izdarīt tik briesmīgus grēkus. Augstot karaliskas laimes, mēs esam gatavi nogalināt savus tuviniekus. Interesanti, ka šeit Arjuna savu pieķeršanos vadīts, savu ideju vadīts runā tā, it kā Krišna mudinātu viņu cīnīties, lai pēc tam baudītu valdīšanu. Bet tas tā nemaz patiesībā nav, un tāpēc Krišna turpina klusēt un klausīties. Redziet, cik svarīgi ir uzklausīt cilvēku. Gal galā Krišna jau pašā sākumā varēja pateikt, klausies Arjuna, es esmu Dievs, Dieva augstākā personība, es zinu visu, bet Krišna uzmanīgi klausās, lai gan viņš zina visu. Pagātni, tagadni un nākotni. Un viņš ir siržu pavēlnieks, viņš ir jūtu pavēlnieks, taču atšķirībā no mums, kas nespēj klausīties citos, viņš ļoti uzmanīgi uzklausa visus Arjunas argumentus. Arjuna turpina. Tad labāk, ja nepretojos un esmu bez ieročiem, un mani kaujas laukā nogalina apbruņotie Drihtarashtas tēli. Sanjaya sacīja, Arjuna kaujas laukā pateicis šos vārdus, nometa gultas un loku, un bēdu pārņemts noslīga ratos sēdus. Tā beidzas Bhagavad Gītas 1. nodaļa ar nosaukumu Kurukšetras kaujas laukā, jeb Arjuna Višada joga, Arjunas izmisuma joga. Turpinājums sekos.